Esiet sveicināti Brīvības studijā. Pie mums šodien ciemos ir Igors Meija. Jau ne pirmo reizi. Prieks tevi redzēt, Igor, sveiks. Apusēji. Zinu, ka esi nomainījis savu politisko statusu, pašlaik esi bezparteiskais, un varbūt pāris vārdos cilvēkiem, kā ir sanācis tā, ka tev ir bijis jāiet prom no Latvijas Zemnieku savienības. Savā laikā Alvis Hermanis pateica ļoti pareizu lietu. Kaut kur Facebookā es to lasīju, ka politika bez ideoloģijas ir primitīvs tirgus laukums. Un es uzskatu, ka sabiedrība ir dažāda, līdz ar to viedokļi ir dažādi, un tas ir demokrātijas pamats, ka cilvēki atbilstoši savai izpratnei, pārliecībai iestājās attiecīgā partijā, kura pauž noteiktu ideoloģiju. Un jau kādu laiku es skatījos, ka manā bijušajā jau partijā Latvijas Zemnieku savienība šī ideoloģija virzās kreisā liberālisma virzienā. Un, man tas nav pieņemams. Es esmu konservatīvs un atrasties vidē, kur runā vienu, dara otru, gluži vairāk manā vecumā nebija interesanti. Skaidrs. Un plus arī līdz ar to zūd cieņa pret šīs partijas vadītājiem. Un ja es necienu partijas vadītāju, man ir grūti atrasties šādā organizācijā. Bet šodienas stāsts ne par to. Šodienas stāsts par situāciju Latvijā, kur pēc fakta, pēc būtības izskatās, ka tiek darīts viss tieši tā, lai cilvēku finansiālā dzīve kļūtu nepanesama. Kāpēc tā notiek, un varbūt es nezinu, kā interesēs šobrīd strādā valdība? Mazs ekskurs vēsturē. Es tā nosacīt varētu sadalīt 3 posmus, kā ir strādājis līdz šim brīdim Latvijas politiskā vara, sākot no 90. gadu sākuma. Pirmais posms bija privatizācija. Principā pareizas lietas vajadzēja privatizēt, pārāk daudz bija valsts un kolhozu kooperatīvu īpašumu, bet tā koncentrācija bija pārsvarā uz ļoti konkrētu grupējumu materiālajām interesēm, sākot tur ar Šķēli, ar Ventspils grupu un tā tālāk. Otro posmu es varētu nosacīt iedalīt, lai gan sākotos otrajam, pirmais nebūtu vēl līdz galam nebeidzās, tā ir iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Tātad tās bija galvenās prioritātes, kuras tajā laikā definēja politiskā vara. Un trešais posms ir tas, ko es definētu, kas sākās ar 2008.–2009. gadu pēc globālās ekonomiskās krīzes, tā ir aizņemšanās politika. Un, ja sākumā tās summas tur bija niecīgas, tad viņas būtiski pieauga Valda Dombrovska premjerēšanas laikā par 7 miljardiem. Starp citu, no šīs summas pietiekami liela daļa tika pārskaitīta Zviedru bankām, lai viņas izglābtu. Tas diezgan fenomenāls, īstenībā vēsturē dziļāk pētījams jautājums varētu būt. Ja? Un šobrīd mūsu ārējais, ir vēl iekšējais parāds, par to es nerunāšu, ārējais parāds ir pieaudzis teju līdz 14 miljardiem. Un, ja es paskatos uz Igauniju, ka tur arī tāpat viņi bija tajā globālajā finanšu laivā, kad tur sākās problēmas 2008. gadā, viņu ārējais parāds ir tikai 2,5 miljardi. Tas nozīmē, ka tajā laikā ir bijis darījums starp, starptautisko finanšu klubu Soros personā, kurš bija vispilgtākais pārstāvs, kurš šeit arī radīja vidi, un mūsu tā laika varu strauji palielināt ārējo aizdevumu. Un sākumā cilvēki tam nepievērsa uzmanību. Ir kaut kāds tur ārējais aizdevums, laikam ir, uz mums tas neatiecās. Tad šobrīd tas attiecās ļoti tieši, jo, lai nomaksātu procentu maksājumus, lai mums joprojām saglabātos kredīta reitings, mums nepārtraukti ir jāpilda zināmas prasības. Un šīs prasības ir jāslēdz skolas, jāpalielina pensiju vecums, jāslēdz slimnīcas, jāpalielina nodokļi, jāpalielina tarifi, kas ietekmē nodokļu ieskaitījumu. Pat jau pašu elektrību 21% ir pavisam cita summa nekā no mazāka tarifa. Un tā tālāk un tā joprojām. Kā rezultātā Latvijas cilvēkiem un uzņēmumiem dzīve finansiāli kļūst nepanesama.
Un tas ir jāsaprot. Un tad, kad es skatos dažādu sociālo grupu, tur mītiņus, demonstrācijas, pretenzijas, vai tie ir ārsti vai skolotāji, es gribu pateikt, ka pašos pamatos uzstādījums dodiet mums vairāk naudas, lai mums būtu lielākas algas, ir līdz galam nav pareizs. Ja? Tāpēc, ka Kariņš vai kāds cits, kurš tagad tur būs premjerministrs, nevar aiziet tur uz darbu, sasaukt ministru kabineta sēdi un pateikt, ziniet, jūs viņiem maksājiet vairāk. Tāpēc, ka Finanšu ministrija jau ir skaidri sarakstījis budžetu, kurā ir skaidri zināms, cik ir jādod ārējiem aizdevējiem. Viss. Mītiņš attiecībā par savas situācijas uzlabošanu saukļiem, precīzāk būtu jābūt citiem. Paplašinām ekonomiku, samazinām nodokļus un tā tālāk, jo vienkārši mēs nevaram palielināt budžetu ar esošo cilvēku un uzņēmumu skaitu, kas starp citu ar vien samazinās. Nu, tad jautājums uzreiz izriet, ko likt pretīm šādai katastrofālai situācijai, kurā būtībā mēs tiekam lēnām vesti uz situāciju, jo sliktāk, jo labāk vai kaut kā tā, jā? Man pat vēl kas blakus tādas paralēles ar ANO plānu 2030, kurā ir tas obligātais ienākums, kurā cilvēkiem būs tikai tik, vai ne, cik paredzēts pēc viņu protokola un nekas nepiederēs, nu kaut kāds savu veidu neokomunisms jau, uz kuru, protams, neviens loģiski nevēlās virzīties. Bet ko likt pretīm, jo mēs redzam, ka jaunā vienotība mūs ir ievilkuši šai purvā. Pašlaik viņa lēnām pārņem vispār visu varu. Ja? Premjers, prezidents, Rīgas mērs un tā tālāk. Ja? Kaut gan, es nedomāju, ka viņai tāds pilnvars. Varu var pārņemt, bet tas ir tā kā salīdzina ar ābolu. Ja? Ābols ir skaists, viņu var no ārpuses tur uzfrišināt, bet iekšēji viņš ir sapūs. Un tā problēma ir tāda, ka mazliet atgriežoties pie pirmā jautājuma, ka to, ko es teicu, samazināt skolas, palielināt pensiju vecumu, samazināt slimnīcu skaitu, tā izdevumu samazināšanas daļa. Un samazinot izdevumus, palielinās daļa, kur var novirzīt kaut kur citur. Un šī daļa tiek novirzīta kā reiz mūsu ārējo saistību dzēšanai. Savukārt, otrs jautājums, ko tu jautāji, ko likt pretī, principā, ja paskatās politiskās partijas, kas ir laukumā, ir visādas, kas nav laukumā, viņas tur kaut kur pa malām tur dzīvojās un viņu ir daudz, bet laukumā šobrīd, kas pauž citu retoriku, citus uzstādījumus, vienīgā partija ir Latvija pirmajā vietā. Jo tas, ko runā Vils Kristopāns, man ir pilnīgi saprotams, viņš tiešām saprot cēloņu un seku sakarību, kas no kā izriet, tāda politiķa vispār ir ļoti maz. Principā, tā ir vienīgā partija, kura šobrīd var iekustināt sabiedrību. Problēmas ir ar Aināru Šleseri, ja, jo viņam tomēr ir zinām bagāža arī Vilnim, protams. Viņi ir visi, kas ir bijuši varā, viņiem viņi nevar nebūt. Ja. Bet, ja viņi šobrīd ir laukumā, es domāju, ka viņiem neļaus vairs tik viegli noiet, jo, ja, piemēram, Aināram Šleseram, ja nemaldošu, šis ir 9. politiskais projekts, ja, un tad, protams, jebkuram var rasties bažas, ka tikpat ātri beigsies, varbūt pēc šīm vēlēšanām. Es domāju, ka nebeigsies, tāpēc, ka uzņēmēji, lielu uzņēmēji, kas vēl joprojām strādā un kuriem vēl pagaidām viss ir labi, nav muļķi. Un viņi ir sapratuši, ka šis tarifu pieaugums, nodokļu pieaugums, nekustamā īpašuma iespējamais pieaugums, tad viss tas, ko vēl var paņemt, vienā brīdī viņus arī var novest līdz maksāt nespējai. Nav svarīgi, cik tu apgroz tur miljonus, 100 000, rezultāts jau beigās ir viens un tas pats. Un nesen es noklausījos Gunāra Čirsona intervijas fragmentu, kur viņš ļoti precīzi pateica, jo pats es esmu 30 gadus biznesā un es ļoti labi saprotu šādus tekstus. Viņš pateica sekojošo, ka agrāk, teiksim, 90. 2000. Mēs strādājām vienu dienu uz algām, vienu dienu tā kā uz valdi, uz akcionāriem, tas tā nosacīti, ja? Un pārējās dienas mēs strādājam, lai attīstītu uzņēmumu. Viņš saka, šobrīd ir tieši pretēji. 28 dienas mēs strādājam uz valsti.
Es laikam nekļūdījos. Ja? 28 dienas uz valsti un 2 dienas uz sevi, kā uz uzņēmumu. Un šī proporcija jau ir tik atžgārna, ka te par kaut kādu uzņēmumu ienākšanu, attīstību runāt ir vienkārši smieklīgi. Tāpēc, ka lielāko daļu naudas tev aiziet tarifos, nodokļos un tā tālāk. Tu tagad stāsti, un man veidojās tādas paralēles. Latviešiem ir tāda filma Ceplis. Tur ir arī bijuši tādi personāži, kuri visiem latviešiem ir dziļi atmiņā, kas ir uzņēmuma vadītāji un kādā veidā viņi šo valsti ir stiprinājuši. Ja? Kādas ir analoģiskas līdzības pašlaik? Redzi, tad, kad uzņēmums vai valsts nespēja kārtot vairāk savas saistības, protams, ka ir jāatrod malējais. Un tā kā ir daudzi, kuriem patīk vāra, kuriem patīk visa varas atribūtika, drīzāk pat tā varētu teikt, pat ne vara, jo vara īstenībā ir atbildība, bet drīzāk varas atribūtika patīk. Labprāt ir gatavi ieņemt vietu šādā situācijā, nesaprotot, kas viņus sagaida. Ja? Un šeit analoģija ar filmu Ceplis, kad Ceplis saprata, ka Angļi viņam par ķieģeļiem, jo tie ir brāķis, nesamaksās, saprata, ka nevarēs nokārtot savas saistības, atrada Sausā kungu, kurš bija laimīgs ieņemt viņa vietu ar visām no tā izrietošajām sekām. Par Sausā kungu, ko es saprotu, tas ir laikam Kariņš domāts šajā gadījumā līdzībās, par šiem personāžiem. Nē, Kariņš nav Sausā kungs. Kariņš kā reiz ir tas, kuram ļoti veiksmīgi tika sagatavota izēja no situācijas. Jo es domāju, ka viss sliktākais vēl ir priekšā. Tā pasaulē pašlaik liels tāds kūlenis tiek mests. Domāju, ka Latvija nav izņēmums, un šie pagriezieni un kūleņi tik tiešām var būt iespējams. Mums ir uz tiem jābūt gataviem. Kā šos kūleņus, kā viņiem sagatavoties, aicināšu skatīties mūsu sarunas otro daļu jau pavisam drīz. Visu labu! Visu labu!